Sieviete kā magnēts piesaista agresīvus un dīvainus vīriešus. Un šī tēma, protams, ir ļoti aktuāla, jo attiecības savstarpējās ir svarīga joma un dzīves sfēra cilvēka dzīvē. Un ja tu esi tieši tā sieviete, kas vēlas izvairīties no dīvainiem vai agresīviem vīriešiem, šeit iedošu pāris vienkāršas rekomendācijas. Pati pirmā - iepazīšanās vietas izvēle. Iepazīsties ar cilvēkiem drošās un pazīstamās vidēs, piemēram, draugu lokā, hobiju grupos, pasākumos, tieši tajos pasākumos un tajās grupās, kas tevi reāli interesē. Nākamais - interešu saskaņošana. Meklē partnerus, kuriem ir līdzīgas intereses un vērtības. Tas palīdzēs veidot labāku izpratni un novērst agresivitāti. Vajag obligāti attīstīt savas labās saziņas prasmes, lai spētu skaidri izteikt savas domas un emocijas. Ja tu jūti kaut kādas nepatīkamas sajūtas, tev intuīcijā saka kaut ko priekšā, tad neizkavējies, pasaki to, kā tu jūties. Nākamais - robežu noteikšana. Iemācies noteikt šīs un nospraust robežas un nebaidies sevi aizstāvēt. Ja kāds pārkāpj tavas robežas, rīkojies tādā veidā, kā tev šķiet pareizi. Un, protams, arī ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību vispār pazīmēm, un esi tāda vērīga pret jebkāda veida pazīmēm, kas liecina par kaut kāda veida agresivitāti vai dīvainību. Un, ja tu jūti, ka situācija kļūst tāda nekomfortabla, labāk ir, protams, atsaukties uz savām sajūtām un vispār izbeigt šīs attiecības. Protams, esi apkārt tādiem cilvēkiem, kuri tevi atbalsta, ja kas notiek, droši runā ar uzticamiem draugiem un stāsta par savām bažām. Arī ir ļoti svarīga tāda lieta strādāt pie savas pašcieņas un pārliecības. Ja tu jūties labi, tad tu piesaistīsi savā dzīvē pozitīvus cilvēkus un obligāti izglītojies par attiecību dinamikām, uzzināji vairāk par veselīgām attiecībām un tam, kas padara tās veiksmīgas, un atceries, ka vislabākā aizsardzība ir būt apzinātai un iejūtīgai pret sevi pirmām kārtām, un tad jau vēlāk arī pret citiem. Un ja tev rodas kādi jautājumi, vai tev ir nepieciešama konkrēta informācija, droši uzrakstīji privātā ziņā TikTokā, un vispār ieskatu nestandarta risinājumiem un tādiem kā padomiem, tu vari ieskatīties mājaslapā www.ligadunovska.com un noskatīties bezmaksas webināru par laimīgām attiecībām. Tur es jau stāstu par tāda nestandarta pieejām attiecībām, kā tu vari absolūti novērst un pilnībā izteist šos dīvainos un agresīvos vīriešus, lai tavā realitātē viņi vispār neparādās. Tāpēc noteikti noskaties šo bezmaksas webināru.